Uzņēmums Interkosmētika ir dibināts 1956. gadā. Tas lepojas ar izcilu pieredzi kosmētikas ražošanas jomā, jo mūsu kompānija jau vairāk nekā 50 gadus ir veltījusi augstvērtīgas kosmētikas produkcijas izstrādei un ražošanai. Visu šo laiku mūsu uzņēmums nodrošina pastāvīgu saziņu ar kompetentiem izejvielu un iepakojumu piegādātājiem, kuri izplata plašu savas produkcijas klāstu Eiropā un visā pasaulē. Šī ciešā sadarbība ar mūsu piegādātājiem ļauj mums veicināt un atbalstīt augstas kvalitātes produktu izstrādi un klientu vajadzību apmierināšanu pilnā mērā. Cepter Group piegādājās uzņēmumu Interkosmētika 1996. gadā, kas ļāva paplašināt produkcijas izstrādi, izmantot jaunākās tehnoloģijas produktu attīstības procesā un koncentrēt kompānijas uzmanību uz inovācijām. Tikai pēdējo 10 gadu laikā mēs strādājām un sagatavojām visas Cepter produkcijas izstrādnes. Pateicoties mūsu izejvielu un iepakojumu piegādātājiem, mēs varam garantēt un īstenot dzīvē mūsu nopietno kopīgo darbu un ilgstošas ražošanas attiecības ar Cepter International un mūsu esošajiem un nākamajiem prestižajiem klientiem. Uzņēmums Interkosmētika atrodas izcilā vietā, kas ir ideāli piemērota kosmētikas ražotāju uzņēmējdarbībai un atrodas 2 stundu brauciena attālumā no Ženēvas un gandrīz tikpat tālu no Cīrihes, 30 minūšu brauciena attālumā no Šveices galvaspilsētas Bernes. Plašu mežu un augstu kalnu virsotņu ieskautais Neišateles ezers un elpu aizraujoša Alpu kalnu ainava ikdienas iedvesmo mūs radīt pilnību. Pati apkārtējā daba simbolizē cilvēka paša un savas veselības kopšanas tīrību. Tās ir visas īpašības, uz kurām mēs tiecamies, izstrādājot mūsu jaunos produktus. Pateicoties dabas radītai iedvesmai un pastāvīgiem šo īpašību meklējumiem, mēs radām augstvērtīgu produkciju un importējam to saviem klientiem. Ģenerāldirektors Vincents Obersons. Pilnību nodrošina ne tikai labs piegādātājs vai labs produkts, pilnība ir attiecināma arī uz higiēnu un kvalitāti. Tā ir attieksme, kas slēpjas novatoriskā pieejā, tiekšanās pēc jaunu produktu atklāšana, iepakojuma atjaunināšana. Tās ir īpašības, kuras atbilst sabiedrības un tirgus pieprasījumam. Tieši mūsu uzņēmuma kompetences un pieredzes dēļ mēs spējam vadīt savus darbiniekus un nodrošināt viņu darba liederību, kas atspoguļojas mūsu produkcijā. Galu galā tas garantē augstas un izcilas kvalitātes produktus, kas apmierina produkcijas patērētāju vajadzības par 100%. Uz gala produkta piegādes projekta koncepcijas pamata mūsu 50 darbinieki katru dienu apvieno savas prasmes modernā ražotnē mūsu klientu vēlmju izpildīšanai. Tas piešķir unikalitāti mūsu firmai un attīsta mūsu uzņēmumu. Interkosmētika Neuchâtel SA nepārtraukti veic dažādus pasākumus jaunu aktīvo vielu meklējumos un jaunu formulu izstrādē jaunas paaudzes kosmētikas izstrādāšanas procesā. Pateicoties mūsu būtiskajam vadības procesam, mēs kontrolējam visu ražošanas gaitu no izstrādes līdz gatavam produktam. Pēc tam mēs varam radīt jaunas formulas un testēt to efektīvu iedarbību uz ādas elastību, ādas struktūru, hidratāciju, ādas tauku sekrēciju, pH līmeni, sejas ādas toni, ādas šūnu lobīšanos, atslāņošanos un transepidermālo mitruma zudumu. Ģenerāldirektora vietnieks, pētījumu un izstrāžu nodaļas vadītājs Pērs Hokans Kielanders. Kopš 1995. gada mēs bieži ražojam Cepter produkciju šeit Šveicē. Es domāju, ka mēs izdarījām vislabāko izvēli, jo cik mums ir zināms, pasaulē vislabākā reputācija ir Šveicē ražotiem kosmētiskiem produktiem, jo sevišķi ādas kopšanas līdzekļiem. Jūs, protams, esat dzirdējuši tādus nosaukumus kā Clinique, La Perrier un citu ļoti pazīstamu produkciju. Bez šaubām, ka arī mēs piedāvājam Šveicē ražotus produktus, un tas ir lieliski. Ģenerāldirektors. Mēs ik gadu investējam 100 000 šveices franku panākumu nostiprināšanai jaunu metožu, jaunu darba galdu un instrumentu, jaunu tehnoloģiju izstrādē un pētniecībā industrializācijai, personāla komplektēšanai un materiāla tehniskās bāzes nodrošināšanai.
Visi šie ieguldījumi tiek veikti ar mērķi uzturēt visaugstāko produkcijas kvalitāti tirgū, saglabāt iegūto pozīciju un tiekties pēc līdera vietas kosmētisko produktu ražošanas jomā, demonstrējot mūsu konkurētspēju uzņēmumu grupas ietvaros, kā arī mūsu produkcijas konkurētspēju, kuru mēs izstrādājam tirgumu. Pērs Hokans Kielanders. Tātad atbilstoši mūsu viedoklim, vissvarīgākais kosmētisko produktu attīstībā un izstrādē ir procesu drošība jeb nekaitīgums un produkcijas drošība. Mums ir jāievēro starptautiskas normas, un es esmu pārliecināts, ka tirgū nav neviena cita produkta, izņemot kosmētiskos produktus, kurus tik labi regulētu valsts likumi. To iegāde ir pienācīgi droša. Mūsu kvalitātes kontroles laboratorija pieņem lēmumus par izēvielu, vairumtirdzniecības un gatavās produkcijas atbilstību, veicot dažādas fizikālas, ķīmiskas un mikrobioloģiskas analīzes. Šīs analīzes tiek veiktas mūsu zinātniskajās laboratorijās. Viena no vissvarīgākajām kosmētisko produktu sastāvdaļām ir ūdens. Tieši tādēļ mikrobioloģisku analīžu veidā tiek veikta mūsu ūdensvada ūdens ikdienas kontrole. Kvalitātes kontroles laboratorija bez tam ir atbildīga par pastāvīgu higienas uzlabošanu ražotnes iecirkņos. Ražotnes iecirkņos tiek kontrolēti dažādi parametri, piemēram, darba virsmu, gaisa un darbinieku roku tīrība. Par kvalitātes kontroli atbildīgā amatpersona Sebastiāns Dāvids. Kvalitāte uzņēmumā Interkosmētika Neuchâtel S.A. ir būtisks jēdziens, kas ir izšķirošs mūsu produkcijas pilnveidošanā. Kompānija saņēma standarta ISO 9001 atbilstības certifikātu pirms 12 gadiem, un pašlaik mēs turpinām atjaunot savu certifikāciju. Mūsu kvalitātes vadības pieejas pamatuzdevums ir ieklausīties savos klientos, cienīt viņu prasības, kā arī nepārkāpt ražošanas procedūras. Mēs ņemam vērā maksimālos izpildes termiņus, kurus nosaka mūsu klienti, un nepārprotami, ka mūsu pamatmērķis ir garantēt mūsu patērētājiem viņu apmierinātību ar produktu. Katram no mūsu realizētajiem produktiem tiek pievienoti norādījumi attiecībā uz pārbaudes pamatotību un produkcijas aprobāciju. Pateicoties mūsu zināšanām, pieredzei un vienotai komandai, mēs varam garantēt augstas kvalitātes produktus. Pērs Hokans Kielanders. Visbūtiskākais darbarīks, kas ir mūsu rīcībā, ir mūsu piegādātāji un izeivielas. Visiem zināms, ka kosmētikas pasaulē tiek izmantotas vairāk vai mazāk līdzīgas aktīvās sastāvdaļas. Tieši tāpēc ārkārtīgi svarīgas ir drošas un uzticamas lietišķas attiecības. Turklāt mums ir ilgadēja pieredze, reāli kontakti, pirmām kārtām informācijas saņemšanai un jaunas produkcijas radīšanai. Mēs esam ieinteresēti jaunu, progresīvu, izsmalcinātu produktu radīšanā visiem patērētājiem. Tieši tāpēc, kā jūs zināt, kosmētikas ražošanā mums ir atbilstoši apjomi, savstarpēji izdevīgas attiecības un iespējas saņemt jaunas izstrādātas sastāvdaļas no to piegādātāja pēc pirmā aicinājuma ļoti ātri, un mēs spējam pēc sastāvdaļu iekļaušanas mūsu ražošanas procesā tikpat ātri piedāvāt jaunos produktus tirgū. Produktu menedžere un apmācības direktore Ketrīna Paglīno. Jauna ādas kopšanas līdzekļu izstrādē mēs galvenokārt nosakām 3 galvenos procesa posmus. Pirmais posms ir ādas kopšanas līdzekļa izvēle, kuru mēs grasāmies izstrādāt. Pēc tam ļoti būtisks posms ir nepieciešamo aktīvo vielu izvēle, kam seko pēdējais posms – produkta efektivitātes un drošības testi, kas ir būtisks posms produkta izlaidei tirgū. Mēs plānojam veikt daudz dažādu analīžu un testu, lai pārliecinātos, ka produkts ir ne tikai iedarbīgs un efektīvs, bet arī drošs un nekaitīgs izmantošanai no patērētāja puses. Kā jūs zināt, kosmētisko produktu tirgus paplašinās ikdienas. Tas ir ļoti piesātināts, un jums šķitīs, ka jaunai produkcijai vienkārši tajā vairs nav vietas. Protams, ka vieta atradīsies. Jums tikai ir jābūt novatoriskai domāšanai un nepieciešamām prasmēm, kuras jūs pārveidosiet jaunos produktos. Produkta iedarbīguma pierādījumus piešķir pasaules slaveni produkcijas testēšanas institūti. Tādēļ tiek izveidotas zinātniskākas un sarežģītākas metodes, bet iespaidīgi rezultāti ir ārkārtīgi saistoši un pievilcīgi klientiem.
produktiem. Lai izpildītu šo sarežģīto uzdevumu, 1998. gadā tika dibināta Interkosmētika testēšanas nodaļa kā kosmētisko produktu efektivitātes pētniecības institūts. Kopš dibināšanas institūts pastāvīgi attīstās un paplašinās. Ādas savietojamības testēšanas institūta vadītājs Alens Biguins. Pirmkārt, mēs izstrādājam produkta iedarbīguma testus, kuri demonstrē kosmētiska līdzekļa iedarbīguma vizualizācijas iespējas. Tad mēs uzsākam panesamības testu uz ādas, kas ir ļoti svarīgi, jo tie pierāda konkrēta produkta panesamību uz dažādiem ādas tipiem. Un noslēgumā tiek veiktas organoleptiskās, jeb sensorās pārbaudes, ņemot vērā visus lietotāju viedokļus un sajūtas. Šīs pārbaudes ir ļoti liederīgas mārketinga ziņā un ļauj mums uzkrāt visdažādāko veidu statistiku. Pērs Hokans Kielanders. Mēs esam vienīgā laboratorija vai uzņēmums Šveicē, kuram visi šie rīki atrodas zem VR jumta. Neapšaubāmi, ka tādēļ mēs lepojamies ar šādu iespēju esamību savas uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai. Visus atzītos testus, kādi pašlaik ir mūsu rīcībā, tiek veikti uz brīvprātīgiem ādas savietojamības testēšanas institūtā strādājošiem cilvēkiem Neišateles reģionā. Šobrīd mums ir aptuveni 600 brīvprātīgo vecumā no 18 līdz 65 gadiem, kurus iedala pēc ādas tipa, piemēram, sausa āda, kombinēta āda un pat cilvēki ar jutīgu un viegli kairināmu ādu, kā arī brīvprātīgie ar dažādām ādas problēmām. Protams, tas rada mums iespēju izpētīt un atlasīt īpaša tipa cilvēkus. Alens Biguins. Attiecībā uz rezultātu paļāvību var teikt, ka mēs reāli darbojamies pilnīgi neatkarīgi no mūsu holdinga uzņēmuma Interkosmētika. Mēs radām nevainojumus testus, un tas nozīmē, ka mums ir strikti un precīzi līgumi, kas tiek parakstīti stingri konfidenciāli. Kad jāizpilda kāds uzdevums, kuru mēs uzņemamies pēc klienta norādījumiem, tā ir uzticamības un paļāvības pakāpe, kas ir ārkārtīgi nepieciešama pētniecības organizācijai, jo lielākā mūsu pētījumu daļa tiek publicēta brošūrās, žurnālos un presē. Tāpēc mēs esam pilnīgi nevainojami un perfekti it visā, ko mēs darām. Ketrīna Paglīno. Tādā veidā, tiklīdz mēs izvēlamies parfimēriju un izvēlamies pudelītes un nosaukumu, parfimērijas izstrādājums ir gatavs izlaidēji, bet faktiski ir ļoti svarīgi, lai konkrēta parfimērijas izstrādājuma panākumi nebūtu atkarīgi tikai un vienīgi no smaržvielu kvalitātes. Jo sevišķi svarīgi ir tas, lai šim parfimērijas produktam būtu vēsture vai savs stāsts, kurš atbilstu tā ražošanas uzņēmuma tēlam. Jaunas mūsu markas produkcijas automātiskas iepildīšanas līnijas ļāva mums palielināt mūsu ražotspēju līdz vairāk nekā 20 miljoniem vienību gadā. Mēs varam iepildīt stikla vai plastmasas pudelītes un burciņas ar tilpumu no 5 ml līdz 1 litram, kā arī alumīnija vai polipropilēna tūbiņas ar tilpumu no 2 ml līdz 250 ml. Kvalitātes kontroles nodaļa regulāri veic produkcijas pārbaudes katrā iepildīšanas un iepakošanas posmā. Svara kontrole, koda kontrole, tūbiņu locījuma kontrole. Pērs Hokans Kielanders. Es domāju, nevar teikt, ka tas būtu vienīgais nosacījums milzīgu produkta panākumu sasniegšanai. Jums ir nepieciešams daudz labu lietu apvienojums. Visam jānotiek vienlaicīgi. Jums ir nepieciešams labs produkts, pienācīgs iepakojums, jums ir nepieciešama laba darba organizācijas schēma, jums ir nepieciešams labs produktu izplatīšanas tīkls, jums ir nepieciešams labs noieta veicināšanas darbs, un jums ir jābūt pareizajā laikā, pareizajā vietā. Tad jūs varat gūt panākumus, ja apvienosiet visus iepriekš minētos parametrus un nodrošināsiet optimālu jaunas produkcijas izlaidi. Es esmu lepns par līdz šim ražoto cepteru produkciju, jo, kā jūs zināt, pēc tam mēs ražojām produktu sērijas Swissological un Swiss Nature. Mēs ražojām visnovatoriskāko fitokosmētiku. Tās bija svaigas ehinācijas un alpu edelveisas ziedu šūnas vai svaigus ziedu šūnu ekstrakts. Tā bija īsta zinātniskā fantastika. Tāpat mēs ražojām ladanca. Mēs bijām pirmie, kas izgatavoja kosmētiskos produktus, fitokosmeceitiskus, kosmētiskās medicīnas produktus. Kā es iepriekš minēju, kosmeceitiski produkti drīzāk ir kaut kas starp kosmētisko un farmaceitisko produkciju. Un es domāju, ka tieši mēs esam izrādījuši ļoti novatorisku domāšanu attiecībā uz mūsu produktiem, un mēs turpināsim radīt patiešām fantastiskus produktus arī nākotnē.
ģenerāldirektors. Noslēgumā es varu tikai ieteikt klientiem un mūsu produkcijas lietotājiem izmēģināt produktus, kurus mēs izstrādājam Cepter International vārdā šeit firmā Interkosmētika Neišatelē, jo mēs radām produktus no augstvērtīgiem materiāliem, kurus piegādā vislabākie piegādātāji, pielietojot plašu specializētu zinātību un kompetenci. No šī viedokļa mēs varam tikai piebilst, ka produktu lietotāji būs 100% apmierināti ar mūsu produkcijas iedarbīgumu. Turklāt es patiesi apgalvoju, ka Interkosmētika ražotā produkcija tiešām ir tā vērta, lai to iegādātos un pielietotu. Runājot par nākotni, uzņēmums Interkosmētika turpinās īstenot savu mērķi darba procesu pilnveidošanas jomā, lai saglabātu vislabāko kontaktu ar klientiem un ražotu vislabākos produktus pasaulē.